Sieviete balsta visus savus lēmumus un pieņēmumus uz savu hormonālā stāvokli. Kāds hormonālais stāvoklis, tā sieviete arī uzskata. Ja viņa šobrīd ir iemīlējusies tevī, viņa līdz sirds dziļumiem tev apgalvos, ka viņa tevi mīl un viņai nevienu citu nekad nevajag, viņa nemelos. Bet paies, iespējams, 5 dienas, viņa pateiks, tu esi nekas, tu man neesi vajadzīgs, jo es mīlu viņu, un te viņš ir tas īstais, kuru es tagad mīlu. Tāpēc, ka būs hormoni tur spēcīgāk parādījušies. Lūk, un viņa toreiz nemeloja, un tagad ar viņa nemelo. Tāpēc ir jāmāk pareizi izvērtēt sievieti, kad to viņa veido attiecību. Protams, šodien sievietes tiek dresētas jau nepievērst uzmanību savam psihoemocionālajiem stāvoklim, jūtām un hormoniem, ja, un daudzas uzvelk bikses, iet vadīt uzņēmums, kā jau es teicu, ja, un cenšās uzvesties vīrišķīgi, bet agri vai vēl tā sievišķība tāpat izšaus kaut kur. Viņa nevarēs būt vīrietis visu savu dzīvi. Ja. Un tāpēc ir jāmāk pareizi, kā lai sakam, izvērtēt, saprast, kā ar sievieti jāapietās. Ja? Noteikti daudziem nepatiks tā tēma, ja, ko sievietiem seši nepatīk. Ja mēs runājam, ka sieviete strādā ar zemapziņu, vīrietis ar apziņu, tad zemapziņa tas ir tas dzīvnieciskais apziņas līmenis, un apziņa tas ir, nezinu, sauc kā gribi, tas ir, kurš ir bāzēts uz kaut kādiem ilgtermiņa projektiem, plāniem un vēl kaut ko. Ja? Tāpēc ir jāsaprot, kā to dzīvniecisko savietot ar stratēģiju un taktiku un ilgtermiņu kaut kādu virzību pa dzīvi kopā. Tu pateiksi sievietei, tu esi dzīvnieks, tāpēc tev man jāklaus. Protams, tu negūsi nekādu pozitīvu rezultātu, ja? Bet tev ir jāatrod pašam tas formāts, kā komunicēt ar sievieti, kur pakļaujās vairāk hormonālai ietekmei. Agrākos laikos darbojās tie spēka metodas, kāpēc? Tāpēc, ka agrākos laikos bija cita audzināšana. Ja? Sievietes bija audzinātas tā, ka viņām tomēr jābūt par sievietēm ir, vīrieši bija audzināti, ka viņi ir veči, kad viņi visu risina tikai ar kulaku uz galda, ja? Un nekā savādāk. Ar šodien sievietes un vīrieši tiek audzināti vienādi. Vīrieši vairs nav spējīgi uzlikt kulaku uz galda, ja? Un sievietes, drīzāk sievietes jau var sist kulaku galdā, ja? Un uzskata, ka viņām ir tiesības noteikti, kā tagad visam jānotiek. Tas, ka tā noteikšana iet no hormoniem, nevis no veselā saprāta bieži vien. Ja, viņi it kā pamato mēģina ar prātu kaut ko pievilkt klāt, bet reālā tā rīcība un tā izvēle dzīvē viņai nāk no viņas emocionālā stāvokļa šobrīd. Ja, kaut kādās situācijās tas, protams, varbūt ir labi, bet ja runa par kaut kādu ilgtermiņu projektu vai piemēram, ģimeni vai vēl kaut ko, tas noteikti nebūs labs lēmums, ja, balstīt uz emocijām šobrīd, kā es jūtos, tā es taisīšu ģimeni. Ar to cilvēku vai ar šitos? Šitas man patīk, nezinu, skaists, balts krekls, ja, un tad viņi varētu taisīt labu ģimeni, vai viņam nekur smuka frizūru vai vēl kaut kas, ja, tādā garā. Viņš man uzdāvināja puķis šodien. Sistēma uztaisīta tā, ka tu nedrīksti pielietot spēku, ja, nedrīkst vairs vīrišķās metodas izmantot dzīvē. Ja, tev nedrīkst būt īsti par vīrieti šodien. Ja, tev ir jābūt tā pa vidu kaut kas starp vīrieti un sievieti vai teiksim tā. Vai ja tu esi vīrietis, tev jābūt ir vājam vīrietim, lai tu esi sabiedrībā pieņemts vīrietis, savādāk tev uzskatīs, ka tu neesi normāls, tad tu būsi vīrišķīgs vīrietis un tādā garā. Ja, un tas viss tā diezgan tendenciozi uz to ir aizvest. Priekš tam ir vesela zinātne, ko šodien sauc par psiholoģiju.